Ar karu Ukrainā ir skaidri redzams, ka mēs iegājuši tādā faktiski atgriezušies konvencionālā kara darbības fāzē, kurā faktiski ne tikai kvalitāte, bet arī kvantitāte ir ļoti liela nozīme patiesībā. Šobrīd ir situācija, kad pirmajā iesaukumā visi 254 karavīri, kas nonāca mehanizētajā kājnieku brigādē, bija brīvprātīgie. Tātad šobrīd, līdz šim brīdim, principā, tikai to pozitīvāko var pateikt. Mēs veidojam šo obligāto dienestu, mēs tērējam vaiprātīgo resursu, mēs sagatavojam 600 karavīrus, kas neatrisina uz doto brīdi situāciju, konkrētu aizsardzības situāciju Latvijai. Man gribētos redzēt kardināls lēmums, ka valsts iestādēs visās strādājošie tiek iesaukti zemesardzē. Ne jau tikai virsniekiem vai ne jau tikai NBS personālam, bet vispār civiliedzīvotājiem arī kā tādiem vajag būt iespēja, ka viņi var turēt mājās ieroci. Šeit, piemēram, var nošķirt, pilsoņiem jā, nepilsoņiem ne.